citām valstīm šīs divas kvotas. Neapšaubām visiem šim, kā es jau teicu, attīstības projektiem ir jābūt pieejamam finansējumam, un tāpēc Latvijā jāizveido ilgspējīga zaļo nodokļu sistēma. Ja mēs runājam, piemēram, par nodokli par fosilo enerģiju, tad tā kā mums tam varētu daudz rūpnieku, tad vajag atrast ilgspējīgu tādu balansu. Un nevis tā kā viss vienādi jāpliek atkarībā no patēriņa veida, jo ir tāda procesa rūpniecībā, kur dabas gāze tas labākais, kas var būt. Tas pats līdzīgi ir ar CO2 nodokli un nodokli aizvērstām augstsniecības darbiem. Lai veicinātu un paralēli visu šī nauda, kas ir jāapsaka uzreiz, viņi ir jāinvestē tieši šajā pašā jomā neko citu. Tā kā kādreiz ir auto citu palīdzību. Iedvesmojoties no austriešiem, varētu teikt, ka tā varētu arī būt tāda negāla programma. Potenciāls šeit ietaupīt ir grandios. Tāpat Hruščovka, Tagad jau notiek virkni siltināšanas konkursu, un tur šķiet, ka izcils rādītājs ir 100 kW uz kvadrātmetru gadā. Lai gan īstenībā panāk 20-30 kW ir stipri vienkārši gan profesionālās prasmes. Tas vienkārši liecina par to, ka, varbūt šī ir pēdējā iespēja mums veikt šo energo taupību ilgspējīgi. Un vēl viena lieta ir par šo pašu zaļo enerģiju, par ko tiek daudz šķērt. Taisnība ir, ka līdzinājā zaļās enerģijas atbalsta sistēma saķēzījuši valsts pamatīgi. Tas ne tikai mans viedoklis, bet arī daudz citu politiķu un uzņēmēju viedoklis. Tāpēc, acīm redzot, ir divas lietas, pie kurām pieturoties mēs varam nonākt pie kaut kāda jākalna ilgspējīga rezultāta. Proti, kad ik viens var pārdot vai sāžot enerģiju vai arī attīrīt biogāzi par tirgus cenas, mēs domājam faktiski nedaudz pakaitās monopolistus. No otras puses, ja reiz ir runa par atbalstu tarifiem, tam līdzīgi, tad vienīgais kriterijs, kuram ir kaut kāda jēga, ir cik lielā mērā konkrētā tehnoloģija palielina iekšzemes koproduktu. Ieņēmums pašvaldības budžetā un valsts budžetā. Jo ir tāds tehnoloģijas, kas Latvijā nekad neražos, kurš, mēs faktiski turpinātu, ja mēs atbalstītu tās ļoti interesīgi, mēs turpinātu ar tādiem trekās industrijiem, mēs maksājam citu valstu industrijā par līdz ar šādām tehnoloģijām. Pašiem mums nekas nepaliek. Nākamais, tas apakšmērķis bija par zaļo zīmolu Latvijā. Jā, tas faktiski ir, kā pasaka, mēs ar to lielāk var jāsāk. Uzprasiet menedžmentas, komunikācijas speciālisti un citādi. Cilvēki vienkārši tādiem neiesaistīsies. Cilvēki, jūs redzat kādu struktūru vai kādu plānu, bet jūs nenokomunicējat to tā, ka viņš redz motivāciju izdarboties, par plāniem nav nekādas vērtības. Un otrs puses, tā ir arī taisnība, kad starptautiskajā tirgu brīvais kapitāls meklē interesantas vietas, kur piezemēties. Jo līdz šim daudz no tā, kas ir bijis interesants, tas ir tagad jau paši aktuāls, ilgspējīgs. Un nav tā, ka nav naudas starptautiskajā tirgu. Naudas ir diezgan daudz, bet Latvijas nākotnē bezgalīgi daudz. Jautājums par to, vai mēs varam būt pievilcīgi ilgtermiņā investoriem. Ar kaut ko atšķirīgu īstenībā. Par tām darba vietām, kaut var vienkārši pievērst. Ja daudz cilvēki, kas jau tagad tie labi pelna biomasu ar šķelu, protams, Latvijā mums nav kur lāgā viņu kurināt, bet tas dabiskais biomasas tirgus Latvijā ir tāds, ka to nesavāk vienkārši atzīšanās savā bezspēcībā. Jo, lai vārdu kā, teikt, ka mums nav nekā resursu, tā, man liekas, ka no lielākajām grūdām, tas ir psiholoģiski īpaši paraugām Latvijas laukiem, tad mums ir pietiekami daudz lietu, kurām ir vērtības starptautiskai lietu, tikai nav menedžmenta, nav prasmi, ko izmantot, kas ir līdz ar to, atkal jādara par cilvēku attīstību. Un pašvaldības, es domāju, būs, ja reiz mums sanāks kaut kas šajā zaļajā lietā, tas var pašvaldības būs tas pamats, no kā viss sāksies. Es jau zinu, ka ir virkni dažas pašvaldības nopietni
energo patēriņu ēkas pieņemt par vietu būvniecības standartu, kāds ir Frankfurtā un citur. Un es domāju, cik viņiem pievienosies. Un visbeidzot, respektīvi, viennozīmīgi ir virkni, teiksim, kaut ir akadēmisko programmu, kur ļoti mazs piedāvājums Eiropas tirgu, jo, teikšu, kā ir, nu, piemēram, arhitektūras fakultātēs ir vecāki vārdi, kas nemāk tādu uzprojektēt savu energo patēriņu ēku. Un tagad nebūtu tas vajadzīgs. Un tāpēc ir dažas, varbūt, tādas liberālas augstskolas, kur Eiropā, kur šādas programmas jau parādās enerģijas menedžmenta programmas un tādas lietas, tad, nu, es laikam tiek runāts par Latvijas izglītības eksporta spēju, šie ir viena no iespējām. Un par finansēšanu. Kur tad zelts? Ir pāris Eirofondu šajā periodā, neapšaubām tātad vairāk ir nākamajā, un šis periodā, ko var izmantot lietderīgi šādi tipu vīzijas atbalsta. Turpēc tāpat jau pēdīgi slavenā Mailoka programma, kur tragikomiski bukleti līdz atvērtu pasauli, kur viena cienījuma banka stāsta par to, kāda projekta tiek īstenot, piemēram, patēriņš daudz dzīvokļu ēkā, kur cilvēku enerģijas naudu, no 170 kW samazinās uz 161. Pat ir ekonomiskais aprēķins, kur var redzēt, ka cilvēki ir ielikt. Tas ir jautājums to par standartiem, kas tiek prasīt no šo konkursu īstenotājiem un īstenot par finansēšanas skēmu. Šobrīd jau vienkāršais cilvēks uzņemties papildu kredītas saistības trakulētas. Daži ir drosmīgie, bet es nedomāju, ka tas strādā. Un ir vēl cits programmas, kurš var vēl salabot. Plus vēl šie jaunie finanšu instrumenti, kas rodās to šie zaļie nodokļi. Vēl viena interesanta lieta, kas nav izmantot, ja mums vairākus gadus šķiet sasteigtu krājās, jau piedrību potenciāls, jo man bija liels pārsteigums, ka tas atklāja, ka lielākā daļa latviešu ēku Rīgā pirms 7 gadiem cels tieši krājās, tad piedrību daudz. Un tā ļoti vienkārši ir atsevišķas mehānismas, Vācijā neprāts ievājuši pārpēc. To var izmantot vislabāk, manuprāt, nedekot apjūst projektiem, jo tur tā finansiāla atdeva ir gadu, 2 laika bieži vien. Un šobrīd tur es redzēju, ka šāds krājās un piedrības pārvalda dozara asociācijas. Enerģijas servis kompānijas, kas arī funkcionē līdzīgi, tālāk uz ietaupītās enerģijas apjomu un veicot investīcijas energotaupībā. Un plus vēl arī jau mums kamerā ir uzsākušās sarunas ar vairākām bankām, kuras nedaudz, ir kāds 4-5 bankas, tomēr gatavojas kreditēt. Viņiem interesē, kas tad ir labs zaļās enerģijas vai labs energotaupības projekts, jo tā kā saka, nav lieta, tā ir fizika, tu vari apkot, pateikt, kur pakaļ mazākie riski, un vispār rodās viena tāda attīstības joma, kur uzģērbēja pašvaldības par droši domāt, ja sasniegšos stāstības, tad finansēt problēmu tādu. Lūk, tā ir šīs 4 sadaļas, kas mums ir šajās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras uzņēmēju plānu enerģētikas un energoefektivitātes sadaļā. Visbeidzot, mans viens vienīgākajiem teicieniem. Šis vīrs savā ceļā daudz ko sasniedz, kas savu skaidrīs forms, kaut arī ir, tā teikt, oficiālais, neoficiālais izgudrotājs, autobūvas gigants. Viņam tas pats spēļākais teiciens ir šāds. Neatkarīgi no tā, vai mēs domājam, ko varam vai nevaram, mums ir taisnība. To arī